Sveiki visiem! Šis ir pirmais pierobežas atcelteņu videoklips. Mēs brauksim pakaļ Baltam E34 priekš Andra Ludvigsona. Ir Daniels, es Matīs un mēs esam paņēmuši jau traileri. To normāli sāk gāzt, bet tas mūs neapturēs. Šitā jau ir pirmā zīme, kad šitā tā nevajag pirkt. Bet mēs esam izgājuši cauri elīti, mums ir reāli tā kā ēdiens, mums ir kafīņas un dodamies ceļā. Esam tikuši līdz Rīgai, pārcietuši negaisu visu pārējo. Un vēl kaut kādas 40 minūtes jābrauc kaut kā tā. Esam 15 minūšu attālumā, tūlīt izņemsim naudiņu, tad dosimies apskatīt Balto guldīti. Esam kaut kāds 5 minūtes no tā džeka, un tas džeks laika non-stopā raksta, kā izskatās, nu, tā kā cik mēs esam jā tikuši. Esmu atbraukuši. Esam vienojušies par ciparu, un tagad mēģinam sakārtot dokumentālās šķēles. Esam nonākuši pie secinājuma tāda, ka laikam visticamāk nebūs dokumenti, un mēs ņemsim pa 600. Pierobežu tomēr kaut kā, nezinu, vai kaulējās labi, vai vienkārši saprot lietas, kādas tās ir. Krišs dabījām augšā, vienkārši 5 stumjot, pasaucām, lai nekur garām gājis. Atnāca palīgā un pa 5 dabējām augšā. Respektīvi, pastāstīsim jums mazliet sīkumos. Sākumā bija doma, kad 750 un ar dokumentiem un ar diskiem. Pēc tam mēs runājām, davai 700 ar diskiem un ar dokumentiem. Tad viņš teica, davai vidusceļš 720, piekritām pie tā. Tad mēs sapratām, ka pārrakstīt ir mazliet grūti. Nu jau tur Norvēģis, cits īpašais un tā. Mēs izdomājam, davai 600 mēs tev iedodam uz rokas. Pārējo ķipi, ja viņš pārskaita, tad mēs pārliekam, sarakstam dokumentus un iedodam viņam uz banku aizsūtam tos 120 eiro. Atlikušos, bet visticamākais, kad paliks, kad viņam nebūs dokumenti, jo tie džeki vienkārši tā kā jau saprot, kāds tas Norvēģis džeks, viņš tāds brīvdomātais laikam ir. Kaut kā tā, mums ir 3/4 plus 600 eiro, un es domāju, ka detaļas tur tīri normāls ir. Jā, labs dīls. Ir labs dīls. Mēs abi apstiprinam, kad ir krūti kaut kā tā. Jā, vajag darboties. Jā, labi, kaut kā tā, tad vēl, lai visi sajiet atpakaļ ceļā. Varbūt šis vibes tev nešķiet līdz galam patiesi, un te ir drusku vairāk hip-hop un drusku mazāk latviešu. Kad Rītīgi klāt, viņam tā rūsiņa un tas zaļais viņam iedod to atradumu. Priekšā mums ir Pārkiņa McLaren. Mēs esam Raganā. Iepildīsim degvielu mazliet tā, lai tiek līdz Vilslocai. Un tad mums ir vēl viena ļoti laba ideja, ko mēs gribētu īstenot. Mēs domājam iebraukt Kārvašā vai nomazgāt pirms. Un varbūt tas ir gan forši bildi, bet tīri saimniekam nodosim tīri mašīnu. Gan jau veiksies. Kaut kā interesanti jātais bākvaļā. Pagar man šāds laiktais bākvaļā? Jā. Ir bākvaļā. Man nepatīk automāti. Reāli izskatās viņš labi. Jums jāpiekrīt, viņš reāli izskatās bomba. Mēs samazgājām E34 pēc ilgas stāvēšanas. Tā nevar neko slikti pateikt. Viss ir vienkārši maizītā. Mēs sapratām, ka viņš ir facelifts. Jā, mēs lēnām mācāmies par tiem vecajiem
rumakiem. Mums ir pēdējie 22 km palikuši, ir 2:25 pulkstens. Jā, cerams, ka mums sagaidīs ar kāds. Jā, cerams. Esam beidzot iebraukšu Masacā, 2:46. Visi laimīgi, visi jau jūtās enerģijas nedaudz izpildinātāki. Emocijas bija, emocijas. Vismaz ir redzams kaut kāds finišs šitam piedzīvojumam. Tagad to aizbrauc jānokrāmējās, jāiziet trauls un to vakars galā, jā. Mēs esam nonākuši galā, kur viņš stāvēs. Sākumā stāvēs tur. Ņemam nostī. Īpašnieks Andrāns arī ir ieradies, ir apskatījis mašīnu. Andrā ātri kaut kādos 2 vārdos. Vai bis? Aiziet, kolu trīpos. Jū. Pofīgi tas izpūtais. Jā, respektīvi, kad izpūtās no. Mums sanāca šaizīt ar to, kad izpūtais ir atdūrēs. Izpūtais ir atdūrēs pret traileru malu. Tagad mēs tā nedomā, kāds ir update cilvēki. Kaut kādā veidā dabījām viņu lejā no trailera, bet starteri negriež. Mēģinājām starteri izgriezt, nedarbojas starters. Jā, 3:30 naktī. Viņš tie koki, ar ko viņi tikko cīnījās, ir zobeni. Tā kā reāli koki zobeni nāca līdz 3/4. Mums ir, grilam. Grilam mums resta? Nē, varbūt šito bumperī var līmēt. Tūniņ. Iekšā. Kaut kādas lietas, kaut kādu vādu. Jā, palēm, nu ko te var paņemt? Apšiks te var paņemt, beņķis te var paņemt, zils panelis. Tā. Pats svarīgākais. No. Tas te ir instruments. Trīs. Viss ir. Aptīries, rekā. Iznācām no cirkulīša, Minos paņēma pīpējumu. Māma skatīsies. Tikai soli. Un jā, skaidrs žurīts. Kas viņš paņēma?